Kārli, Kārli, Piedod, es nedzirdēju jautājumu. es jautāju, kā tu šodien jūties? Bet varbūt labāk pastāsti, par ko tu domāji? Es izklausu muļķīgi, bet man ienāca prātā atmiņa no reizes, kad nebija vispār par neko jāuztrauc, un kad es biju mazs. Es atceros, kā mēs ar vecākiem bijām laukos, un bija silta vasaras diena. Es pat nezinu, kādēļ es vispār šo stāstu, bet kaut kas tajā visā tagad skatoties atpakaļ šķita tik mierinošs un patīkams. Toreiz vienīgā problēma bija, vai ieejot veikalā, man vecāki nopirka saldumu, ko es gribēju. Nē, tas nav muļķīgi. Mums katram ir šīs labās atmiņas. Nav jau sliktais gremdēties. Galvenais saproti, vai tās netraucē dzīvot. Ko tu vēl atceries no tās dienas? Es atceros, kā mamma man turēja, un es skatījos uz zirgu. Es pat nezinu, kā es to vispār atceros, tas bija tik ļoti sen. Un kāpēc tu gribi visu laiku atgriezties pie šīs atmiņas? Es pat godīgi sakot nezinu, kā to pateikt īsāk. Tad nesakīs, laika mums daudz. Čau, Kārli! Mums? Kā forši? Jo, bija vēl labi. Rūķis ir tā kā maza versija cilvēku. Tad varbūt ejam, pirms paliek tumšs. Nu labi, davai, mācam. Ejam. Kā tev šodien? Tas bija vislabākais ziemas brīvlaiks manā dzīvē. No vispār visa 10. klase bija kaut kas cits. Mēs principā 2 gadus bijām viens liels friend group, kas visu darīja kopā. Es patiešām domāju, ka šī draudzība nekad nebeigtos. Es zinu, šis izklausīsies diezgan stulbi, bet es kā patiešām novērtēju, ka jūs esat mani draugi un esmu ļoti pateicīgs par to. Ko tu muldi? Ir kā mēs visas miršanos taisītos. Tagad zinu, ka mēs pēc šitā vēl projām būsim visi draugi. Tas tik ordīgi. Jā. Atvainojos. Godīgi sakot, šī bija pēdējā reize, kad mēs visi kopā kaut ko darījām. Un tad pamazām viss sāka mainīties. Arvien vairāk pasākumu notika bez manis. Es tikai redzēju Instagram, kā viņi bija kaut kur aizbraukuši. Vai tas tevi sadusmo, ka viņi beidz tevi kontaktēties? Godīgi sakot, tas vairāk sāpes, apjuts. Jā, toreiz es nebiju tas vieglākais cilvēks, man bija raksturs. Es vienkārši gribētu saprast, kāpēc. Es pat neesmu dusmīgs, es vienkārši gribu saprast, kāpēc tā notika. Lai es zinu, ko vispār sevī var mainīt, bet, jautājis es biju, atbildi nesakoju, tikai teiks, ka viss ir kārtībā.
Vienkārši šoreiz neuzaicināja. Un vai tu mēģināji atjaunot kontaktus? Nu, pēc pāris mēnešiem sapratu, ka īsti nav jēgas. Es vienkārši sāku justies kā lielākais idiots. Es godīgi sakot, gandrīz noraidīju šo uzaicinājumu. Bija pagājuši pāris mēneši, kopš es beidzu kontaktēties ar saviem draugiem. Man bija apnicis mēģināt iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Es vispār vairs nevēlējos pat doties uz tūsiņiem. Un vai tu priecājies, ka beigās tomēr aizbrauci? Jā, tas pasākums bija īpašs. Čau, Kārli! Es domāju, ka tu beigās nebūsi. Es teicu, ka es būšu. Nāc iekšā, lielākā daļa jau ir ieradusies. Just put me back together and break me into pieces again. Just put me back together and break me into pieces again. Ko tu tur tā sēdi? Negribi dejot? Nu, es pat nezinu, ja godīgi. Es jau padejoju. Kāpēc tu nedejoji? Es nekad neesmu visbaigā dejotāja. Ja ritmi izjūt nav, tad nav. Plus, neviens neaicina dejot. Man tāpat patīk labāk runāt nekā dejot. Nu, es jau tā nopratu, jā. Es neesmu redzējis tev iepriekšējos Roberts tusiņos. Un vispār man sauc Grieti. Jā, nu, es Robertu jau pazīstu kādu laiciņu, un mēs vispār ejam tagad vienā klasē. Man sauc Kārlis. Prieks iepazīties. Un arī. Zini ko? Ejam dejot. Lai cik tas pārsteidzošs nebūtu, uz manis nostrādāja šis mazais joks. Es pirmo reizi pēc ilga laika atkal varēju atbrīvoties. Es beidzot noķēru to brīvības sajūtu, ko ilgi nebiju dabūjis. Jā, šis tāds ļoti klišejisks jautājums, bet kas tavs mīļākais mūzikas žanrs? Nejauti man šo jautājumu, bet pajautāt. Nu, tas nāc tāds beig oriģināls. No, Kārli, ja tu ļoti gribi zināt, es tev pateikšu. Kaut kādā veidā viņa piekrita ar mani tikties. Tagad, skatoties to atpakaļ, es pat nezinu, kas tas bija, kas viņai manī patika. Bet, tam laikam nav nozīmes. Tas bija mans labākais laiks manā dzīvē.
Tu esi bijis uz Royal? Nē, kas tas ir? Tas filmu festivāls. Negribētu man šos redzēt. Jā, varētu. Vai tu zināji, ka tur ir puika, kas lasa? Nē, es to nebiju nekad pamanījis. Nu, tagad tu zināsi. Kā reāli esmu kadrs. Saka lietas tik bez konteksta, bet man tas patīk. Varbūt tas bija mans kautrīgums, kas nostrādāja, vai varbūt tie mūsu paudzē klišīskie jautājumi, ko es uzdevu. Ļoti labs laiks. Ļoti jauki pēc. Man ar tevi ļoti patīk laika pavadīt kopā. Es jūtos tik droši ar tevi. Es nezinu. Es arī. Tā arī pagāja gads. Mēs visu darījām kopā, un es biju ļoti samīlējies. Un tad pienāca šī gada ziema. Izrāde bija reāli tehniski insane. Es nebiju kaut ko tādu jau kādu laiku redzējis. Tas apgaismojums tā sarkanā gaisma. Jā. Ko tu domāji par tiem skaņas efektiem, jo man personīgi likās bija šī trāku? Jā, nē, tā kā man bija sajūta, ja nebūtu bijis tie augstais bāžņi, es nebūtu izturējis vispār. Jā, man aizkrist ciet ausis un lietas. Jā, bet vispār paldies, šis bija rājāts vakar, tas tā sen nebija bijis. Nu, jā, Klau, es kaut ko tev gribēju paprasīt, bet... Es jau domāju, ka tev kaut kas no mans prāt. Jā, nu, es nezinu, kā tev to paprasīt pareizi. Sāki, nu tu varēsi pabeigt teikumu līdz galam. Un ko tu man pārmet? Es pat nepabeidzu savu sakālu. Es atkal pārmetu, jā. Es tev nepārmetu. Tu vienkārši atkal visu vainu novalz man, tā kā tu būtu tas perfektais cilvēks. Es perfekti. Tu neredz tā kā šo problēmu, visi neredz, ka tu esi tā problēma. Tu nevari, man liekas, atzīt, ka tu esi vainīga. Es varu mierīgi atzīt, ka es esmu vainīga, bet ar tevi nav iespējams komunicēt. Tu man nestāsti lietas. Plus, es jau kādu laiku nevaru izturēt, kas šeit notiek. Un kā tev liekas, kāpēc es tev nestāstu tās lietas? Kāpēc tu man nestāsti? Nezinu, varbūt tāpēc, ka tev vispār nav nekādas tā kā intereses par mani. Varbūt tu pēdējos šos mēnešus vispār neesi interesējusies, kā man iet dzīvē. Es tev interesējos, bet jebkad, kad es tev kaut vai uzaicinu kaut kur, tu vari izvēlies marinēties savā istabā, vai arī vienkārši tu tā kā atnāc līdzi un es pats savā pasaulē. Tā kā es nesaprotu. Nu, un tu esi padomājis, varbūt kāpēc tā ir.
Nu? Varbūt tāpēc, ka man tās tavas draudzenes ir vienkārši izbesījušas un man nav draugu, ar ko runāt. Jā, vispār, es nesaprotu, par to es arī gribētu parunāt. Tu man neesi stāstījis ne par ko, kas notika ar tavu iepriekšējo friend group. Tā kā, un ja tev nav draugu tagad, nu tad tu vari iet viņus un meklēt, jo tas vienkārši paliek suffocating. Ka vienīgā lieta, kas tavā dzīvē ir, esmu es. Jā, nu vispār es par to gribēju runāt, ja? Pirms tu manī pārtrauci. Es tev atkal pārtraucu, jā? Es tev vienmēr pārtraucu, un tu esi tas nabadzīgs, vai ne? Jā, protams, jā. Es vēl nespēju, tā kā ar tevi nav iespējams parunāt ar cilvēku, tu esi tik egocentriski un tik neapmierināti par visu. Es nesaprotu, kas ir tava problēma. Galvenais, kas laik tu, jā? Tev galvenais ir vienkārši par kaut ko man uzbraukt virsū. Nu paldies, tā kā tu būtu kaut kripatiņu labāks. Ja kāds ir egocentrisks, tad tas esi tu. Es, jā. Kā es esmu egocentrisks? Jā, tu esi egocentrisks. Nu, izskaidro kā. Visas mūsu attiecības ir ap tevi un, kā tu jūties, kā tu esi nabadzīgs. Es nožēloju, ka es tevi satiku tajā vakarā. Jā, tev neliekas, ka es arī nožēloju, ka mēs vispār iepazināmies? Es to nenožēlo. Jā, noteikti. Esmu tik laimīgs. Es vairs negribu atrasties. Jā, aizej, pāraudi atkal. Nezinu, kā pār... Jā, es arī iešu. Fuck you. Tieši tā, regulāri. Pēc šī strīda mēs sapratām, ka šādi vairs īsti nevar. Grietā, piedod par to, ko es tev pateicu. Piedod man arī. Es pēc priecīgs tev piegāju tajā vakarā klāt. Jā, es arī. Man ir patiešām liels prieks, ka es tev pazīstu. Zini, es zinu, ko tu gribēji teikt. Mums šitā viss. Es saprotu, mums kaut kas neiet. Varbūt mums vajadzētu tomēr paņemt pauzi. Jā, es negribu sabojāt attiecības pilnībā. Labāk to izdarīt, pirms mēs viens otru ienīstam. Laikam šīs ir beigas. Tā arī tas viss beidzās. Bija pavasars un principā arī tas viss pavasars pagāja mācoties. Bet vismaz varēja par to nedomāt. Bet labā lieta bija tāda, ka es tiku vismaz universitātē. Un kā tu tagad jūties? Es vienkārši vairs nespēju. Tiešām negribas vairs iepazīties ar jauniem cilvēkiem, jo katru reizi, kad es iepazīstos, man liekas, ka viss būs perfekti, viss aiziet tieši grīsti un vienmēr viss sabojājas. Tas pats tieši notika ar maniem 10. klases biedriem un Grietu. Man vispār vajadzētu izbaudīt manu vasaras brīvlaiku un man mācīšanos ārzemēs, bet es tur būšu pilnīgi viens. Es nezinu, es vienkārši nespēšu. Mums katram ir brīži, kad mēs jūtamies, cik vien slikti varam justies. Galvenais ir iemācīties tikt pāri. Es tev gribu pateikt vienu citātu, ko reiz dzirdēju. Visas šīs emocijas, prieks, bēdas, dusmas, pilnīgi visas emocijas ir tas, kas padara mūsu dzīvus. Mums ir dota iespēja izjust emocijas un just. Šī ir tā dzīves burvība.